Čau! Mani sauc Jānis Krestiņš, un es esmu mentors. Un es strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir atkarība. Atkarība jauniešiem, pieaugušajiem. Un es staigāju pa skolām projektu ietveros un stāstu cilvēkiem, kā man ir gājis. Gribētu pateikt, kas es esmu un kas es neesmu. Kas ir atkarība, kas īsti nav atkarība, par to, kā manā dzīvē tas ir izpaudies un kā tu varētu palīdzēt sev un sataisīt tādu foršu vidi, kas tevi atbalsta tanī, lai tu neiekristu kaut kādos lietošanas vai atkarības slazdos. Lai mēs šo visu varētu darīt un runāt, mūs atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Tātad, es nedaudz pastāstīšu, kā jau minēju, sākumā par sevi. Kas es neesmu sākumā? Es neesmu psihologs, psihoterapeits, narkologs vai kā citādi mācījies cilvēks par to, kas ir atkarība. Es esmu izgājis pats tam cauri un dotajā brīdī esmu atveseļošanās procesā. Es alkoholu nelietoju vairāk kā 5 gadus, ne alkoholu, ne narkotiku vai jebko citu, kas izmaina manu prāta stāvokli, jeb uztveri kā tādu. Tātad es neapreibinās nekādā veidā. Ja es jūtos priecīgs, es jūtos priecīgs. Ja es jūtos bēdīgs, es jūtos bēdīgs. Ja es jūtos satraukts, es jūtos satraukts. Es nelietoju neko, lai varētu izmainīt. Jo tiklīdz es kaut ko sāku lietot, es nevaru īsti apstāties. Un tā vienkārši izsakoties ir atkarība. Nedaudz par sevīm pastāstīšu, kā man dzīvē gājas un no kurienes tas viss nāk. Kad biju mazs puika, pašā sākumā es piedzimu Rīgā, es dzīvoju Rīgā visu savu mūžu. Dzīvoju mikrorajonā, Purciemā, varbūt tu jau zini, varbūt tu pats tur dzīvo. Un es piedzimu ģimenē, mamma, tētis, viņi nav šķīrušies vēl joprojām. Man ir 2 vecākas māsas, kuras ir pa 6 gadu vecākas, viņas ir dvīnas. Es, kad piedzimu, mani sākā, ģimenē mēs dzīvojam vienistabas dzīvoklī, diezgan maziņā, un vēlāk mēs pārvācāmies uz lielāku jau dzīvokli, mums bija 4-stabas dzīvoklis. Mans tētis bija pa ziemām projām, vienmēr viņš strādāja, nodarbojās ar sportu un kā treneris. Mamma bija modelētāja savā laikā un zīmēja un veidoja visādus tērpus sievietēm. Un es, kad paaugos, man ļoti patika būt mājās. Man nepatika iet ar bērniem spēlēties, man nepatika, teiksim, mani vienaudži man nepatika, jo es jutos kaut kā nērti viņu vidū. Es gribēju drošībā, es gribēju mājās pie mammas, es tāds memesdēliņš savā ziņā biju. Es gribēju tāda siltuma visu laiku un gribēju, lai mani tiek atbalsta un es jutos drošībā tur. Bet, protams, nāca laiks un man bija jāiet bērndārzā, man jāiet uz skolu un tur neko nevar darīt. Diemžēl tāda ir dzīve un ir kaut kādas lietas, kas mums ir jādara, lai mēs varētu dzīvē virzīties uz priekšu. Un es kad ievedu mani bērndārzā, es nespēlējos ar bērniem, es vienmēr sēdēju skolotājai blakām un devu kaut kādas lietas, ar ko spēlēties, vairāk tādas praktiskas lietas. Man nepatīk mantiņas, mašīnītes, man neinteresē, kā džekam parasti interesē mašīnas, man interesē vairāk cilvēki, kas ar viņiem notiek, kas ar mani notiek, kas tāds esmu šī pasaulē ienācis. Tā es gāju uz priekšu, bet ilgi es tajā bērndārzā nenomācījos, jo es ļoti negribēju tur iet, un mamma atļāva neiet uz bērndārzu vēlāk. Es gāju uz viņai līdz uz darbu un spēlējos darbā kaut kur uz galda, kamēr viņi tur zīmēja lietas. Pienāca skolas gadi un man bija jāiet mācīties. Pirmajā dienas skolā, pirmajā skolas dienā es jutos ļoti tāds bailīgs, kautrīgs. Es ļoti negribēju, es raudāju, bet gāju. Es nepretojos nekam un ļoti biju satraucies par to, kas tur būs, un tagad sveši cilvēki man apkārt, un es ļoti noslēdzos, un biju tāds sevi ierāvies.
kā mazs puika. Un sāku mācīties skolā. Mācībās man negāja itin nekā. Es ļoti slikti mācījos. Bet es arī nekādas problēmas netaisīju. Mana uzvedība nebija no tām sliktākajām. Es vienkārši biju diezgan izolēts. Un mājas darbus es nesapratu, ko īsti no manīm gribu. Un kas īsti tā skola ir, man tikai teica, ej un dari. Un es kaut kā iekšēji laikam īsti neizpratu, un jūs vēl joprojām man bija grūti saprast, kāpēc man jādara lietas, kas man īsti nepatīk darīt. Un gāja tas priekš tas laiks, un kā jau teicu, es biju ļoti kautrīgs, biju jutos diezgan vientuļi, jo man nebija draugi, jo es pats biju izolējies no viņiem. Un 12 gados es pirmo reizi pārmēģināju alkoholu. Man piedāvāja draugi, iesim iedzert. Es īsti nesapratu, kas kā, un es izdzēru diezgan daudz alkoholu. Un tā bija ziema, un es piedzēros un nokritu kupenā, un mans labākais draugs, ar kuru es biju tajā laikā kopā, dzērām, viņš mani pameta tajā kupenā. Un es domāju, ka es viņam varu uzticēties, bet izrādījās, ka īsti nevaru, jo viņš pats bija pārbījies, un viņš nevienam nepateica. Viņš pameta mani un aizgāja projām. Man izsauca ātro palīdzību viena tante, kura viņa skatījās pa logu un redzēja, ka es guļu, es varēju nosalt tur. Es biju apčurājies, apvēmies, un man bija ļoti nepatīkama situācija izvērtusies. Bet, protams, es paņēmu slimnīcā, un es pamodos, un man atbrauca mamma un teica, kas noticis un ko tu esi sadarījis. Un man tā grūti bija pateikt, kas notika, jo es vienkārši pamēģināju. Un es atceros, ka man bija ļoti, ļoti slikti, un es teicu, kad nevajag, kad es nekad nedzeršu vairāk, jo kurš grib piedzīvot kaut ko tik nepatīkamu. Pagāja kaut kāds laiks, kaut kāds gads, 2, un man iepazīstināja arī ar narkotikām. Es it kā tos 2 gadus tā, kaut kur dzēru, kaut kur nedzēru, kaut ko pamēģināju, bet es biju ļoti uzmanīgs, un tā kā es zināju, ka es negribu nokļūt. Un tajos 14 gados man piedāvāja narkotikas, es pamēģināju, un man tas pavēra, protams, kā jau jaunietim kaut kādas tādas ļoti, ļoti spēcīgas emocijas, kad es varu justies tā, kā es vienmēr esmu gribējis, es jūtos enerģisks, spēcīgs, laimīgs, pieņemts, patīkami, un sāku visādas uzdevumus pildīt mājas darbus, kurus es iepriekš nebiju pildījis, sāku kārtot istabas pa naktīm, negulēju visādas, sāku darīt tās lietas, kas vecākiem pat varēja patikt. Un līdz ar to es kaut kādā veidā guvu kaut kādu arī atziņību par to, jā, tu esi tik foršs, ka tu dari tās lietas, tev atzīmes paliek labākas, un līdz ar to tādā veidā es mānīju vecākus, es mānīju skolu, un mānīju galvenokārt pats sevi, ka tas ir tas, kā es gribu dzīvot dzīvi. Es tikai varu pamēģināt un lietot, un mana dzīve kļūst labāka. Un pirmos pāris mēnešus tas pat izdevās. Jo galu beigās jau, ja jūs esat paši kaut ko lietojuši, jūs droši vien zinat un saprotat, ka ne jau mēs lietotu, ja tas būtu tikai dotu mums kaut kādu nelaimi nestu. Acīm redzot, ir kaut kādas lietas, kas mums palīdz tajā brīdī, un kāpēc mēs jūtamies kaut kādā ziņā labi, ka mēs to izdarām. Piemēram, ja cilvēki iedzer, viņi jūtas brīvāk un jautrāk, un viņi ir atvērtāki un drošāki, un bailes pazūd, un tās visas lietas. To mēs arī nākamajā otrajā pusstundā es parādīšu vienu uzdevumu, ko tu pats varēsi man līdzi pildīt un pastīties, kas tad ir ar maniem un kā tas viss izskatās. Jebkurā gadījumā es sāku lietot narkotikas un virzījos lēnām narkotiku atkarības virzienā, pašam to nemanot. Man bija draugi, man bija jautri, man bija draudzenes sāk parādīties, jo es iepriekš biju ļoti kautrīgs.
un tas man atvēra to dzīvi. Tā es esmu tāds, kā es gribu būt cilvēkos. Bet man, kad es biju skaidrā, nebija drosmes to izdarīt. Jo cilvēki, kuri lieto, bieži vien viņi lieto, lai būtu drosmīgi, piemēram. Kaut gan tas nav drosme, tā nav drosme lietot. Un, vienkārši, kad mēs lietojam, mums pazūd bailes. Un tā ir bezbailība, bet tas nav nekas labs. Tas nozīmē, ka mēs varam sev sākt kaitēt. Bet drosme ir darīt, ja mums ir baila par spīti bailēm, darīt kaut kādas lietas. Tā ir drosme, bet drosme nav tas, kad man nav baila. Tā ir muļķība, un bieži vien tā var būt tāda bezatbildība rīcība. Es sāku iet uz priekšu un darīt tās lietas, un manas sekmes, ja pirmajās 2 mēnešos, 3 mēnešos man palika pat labāk, pēc kaut kāda laika viss sāka brukt un jukt. Sekmes kļuva sliktākas skolā, man sākās problēmas ar policiju, jo es ļoti aktīvi sāku darīt visādas citas muļķīgas lietas. Es braucu mašīnu, ka man nebija tiesības, un es neievēroju nekādus likumus, es absolūti nekādos rāmjos neiekļāvos. Līdz ar to es agri vai vēlu bija nolemts tas, kad mani pieķers, mani nosodīs, un es arī dzīvē tā īsti nekur uz priekšu nevirzījos. Es vienkārši stāvēju uz vietas un gribēju justies forši un patīkami kaut kādu brīdi. Protams, pēc tam nāk, ka man ir slikti, bet pēc tam es atkal varu lietot, un tas viss ritenis tādā veidā arī gājas priekšu. Kad jau es tā arī skolu nepabeidzu, man izmet no skolas, un tad es arī biju paralēli nodarbojos ar sportu. Pat cik es esmu jauns, man īsti narkotikas un alkohols netraucēja, jo es biju spēcīgs kā jaunietis fiziski, tik ātri tas viss nesadragājās, bet es neievēroju to, ka es vairs nemaz nevaru nelietot. Cilvēks, kas var nelietot, kas nav atkarīgs cilvēks, viņam pasaka, ka vai gadu nelietot, viņš var arī nelietot. Bet mani tas ļoti satrauc. Es nevaru saprast, kā var nelietot, vai arī kā var lietot vai dzert tikai nedaudz. Un tas jau ir rādītājs, kad es nevaru īsti izbaudīt ne alkoholu, neko. Un arī skaidrā es nevaru, man pazūd intereses, man pazūd, man parādās šīs bailes atkal, un es nezinu īsti, ko darīt. Tagad man ir nepārliecinātība, jo es izmesu no skolas, es pārtraucu sportot, jo man bija muguras trauma, un es paliku tādi īsti uz ielas, es nezināju, ko darīt. Man vecākais dēls piedzima man bija 19 gadi, un man sākās ģimenes dzīve. Tātad man nav izglītības, man nav vairs sporta, ar ko es nodarbojos, bet man ir tāda sieva, un man ir dēls, un man ir atbildība par to. Un es īsti biju ļoti, ļoti apjūts, kā tagad es varēšu vai uzturēt, vai parūpēties, jo es pats īsti neko nesaprotu. Es sāku piestrādāt, bet tā arī visā apjukumā es nespēju pārtraukt lietot. Labi, tad es strādāšu un lietošu. Un agri vai vēlu uzzināja mana sieva tajā laikā, un mēs sastrīdējāmies, un es nonācu uz ielas. Un es dzīvoju mašīnā 3 mēnešus un mēģināju, es nezināju, es biju pilnīgi izmests no laivas un es nezināju, ko darīt. Un šeit arī bija pirmais tāds pieturas punkts no tā, kad es sākumā kā mēs redzam, kad sākumā es gribēju, lai man ir ritīgi forši un man viss uzlabojās un tas ir tā, kā es gribu justies, bet agri vai vēlāk es nonāku kaut kādā bedrē, kuru ir jau nekontrolējama. Es nespēju pats ar saviem spēkiem apstāties, es mēģināju, bet man bija tik slikti emocionāli un fiziski, kad es nespēju vairāk pats nelietot. Man vajag zāles, kas mani nomierinātu un kas mani padarītu manas sāpes ciešamākas, jo ir arī jaunieši, kas graizās, droši vien jau jūs zināt, ka graizās, mēs darām sev pāri fiziski, lai nebūtu tā emocionālā puse. Bieži vien tas nav pamanāms pašam sevi, tāpēc mēs varam, ja mēs esam pietiekoši
disciplinēti, un ja tu personīgi, ja tu redzi kaut kādu situāciju, tev nav jābūt obligāti atkarīgiem vai daudz jādzer vai jāgriežās vai kaut kādas citas lietas, tev nav obligāti jādara, bet tu vienmēr vari apsēsties un pierakstīt to, kā tu jūties. Gribās vēl pateikt, kad kā es jūtos, tas nenozīmē labi, slikti, normāli. Ir daudzas dažādas citas emocijas, kuras mēs varam izjust kā cilvēki. Ir bailes, satraukums, prieks, aizkaitinājums, saviņojums, dažādākās lietas, kā mēs jūtamies. Kāpēc tas ir svarīgi priekš tevis, lai tu varētu pateikt, kā tu jūties? Iedomājies, katram, piemēram, kaut kāda negatīva, slikta situācija, piemēram, nomirst kaķis, nomirst suns, varbūt dažiem no tā ir bijis kādam tā. Un mēs jūtamies slikti, mēs jūtamies vienkāršiem vārdiem slikti. Ja es jūtos slikti, tad es īsti nevaru pateikt, kas ar manīm notiekās. Un cilvēki, kas lieto alkoholu, bieži vien uz slikti, viņi tiklīdz ir slikti, viņi iedzer. Jo viņi negrib justies slikti. Bet iedomājies, ka tu saproti, ka tu uzraksti, man nomira kaķītis, un es sēroju. Un sēras ir arī ļoti spēcīga emocija, kas cilvēku dzīvēs, viņi nāk atkal un atkal, un mums viņi ir jāpiedzīvo. Un ja mēs sērojam, tas, kas ar tevīm notiek, ir pilnīgi normāli. Tu ieraugi no kurienes tas nāk, un ka tas pāries. Un ja mēs ieraugam to, ka tas pāries, mums nav nekas ar to jādara. Tas, ka mēs jūtam sēras, tas ir pilnīgi normāli. Bet problēma rodas tāda, ka mēs sākam bēgt no savām emocijām. Un ja mēs gribam aizbēgt, tad ļoti bieži vien tas metodas ir dažādākās. Vai tā ir griešanās, vai tā ir lietošana, vai kaut kas cits. Līdz ar to tie ir tie veidi, kā mēs nokļūstam īstenībā atkarībā ar to, ka mēs nevēlamies izdzīvot tās sāpes un īsti nesaprotam, kāpēc tas ir ar mums notiekās, un mēs sākam remdēt sāpes tādās lietās. Tā kā ar to bieži vien sākās atkarība. Tāpēc, lai mēs ieraudzītu, kāpēc mēs tā jūtamies un kā tieši mēs jūtamies, mums jāapstās dažādām situācijām, varbūt iepriekš. Bet iesaku tev kā pusaudzim mierīgi, elementāri apsēsties un sākt rakstīt, kā es jūtos un kāpēc es tā jūtos. Un iespējams, ka tu nevarēsi uzrakstīt, kā es jūtos, kāpēc tā jūtos. Tu vari vienmēr prasīt palīdzību kādam pieaugušajam, vai tas ir kāds speciālists skolā vai sociālajā pedagogi. Viņi noteikti tev varēs palīdzēt. Vēl tas arī notika ar maniem, kad tas nonāca tajā punktā, kad man bija tik sāpīgi, ka man bija šie 20 pāri gadi, nedaudz 20, 21. Es nespēju apstāties un es vairs nezināju, kas ar manīm notiek, un biju pilnībā apjutis un jutos vientuļi viens pats un pamests. Un vientulība arī ir viena spēcīga, līdzīgi kā kauns un bailes. Vientulība ir spēcīga emocija, kas mūsos mīt un no kā mēs nevaram tikt vaļā. Un bieži vien mēs gribam, lai kāds mums ir blakām. Un tā lielākais un labākais veids, kā kādam būt tev blakām, ir tas, ja tu esi pats sev blakām, bet bieži vien tas ir ļoti sāpīgi. Līdzīgi kā, kad mums sāp, ka mēs meklējam kaut ko citu ārpusē, mēs tanī brīdī pametam sevi. Ja tu vari saprast, ko es tādu saku, tas ir līdzīgi kā, ja man tev māsiņu vai brālīti vai kādu jaunāku kāds pagrūž, un viņš nokrīt, un viņam sāp, un tas pagrūdējs aizskrien. Un jautājums ir, tu skrien pakaļ pagrūdējiem, lai viņam atrieptos, vai pieeja klāt pie māsiņas vai brālīša, kurš nokritis, un paprasti viņam, kā tu jūties, vai tev sāp. Ja mēs skrienam pakaļ pagrūdējiem savās dusmās, mēs pametam māsiņu vai brālīti attiecīgi, kuram sāp. Līdzīgi mēs to darām paši ar sevi. Tā kā mums sāp, nepamest mums sevi, un nevajag obligāti tās sāpes, nevienmēr ir svarīgi viņas remdēt, bet izprast.
kad tu esmu cilvēks un kad mēdz būt situācijas, kad sāp, un viņas nevajag obligāti kaut ko mainīt, jo mainot, mēs varam iekļūties vēl lielākās nepatikšanās. Vismaz paņemam pauzi, padomājam, kas būtu vispalīdzošākais veids, kā mēs viņam varētu strādāt. Tenī brīdī es vairs nevarēju neko risināt, un es lūdzu palīdzību. Es aizgāju pirmo reizi rehabilitācijā, man palika labāk. Man noņēma sāpes, es sāku ārstēties, es aizgāju uz mēnesi, pārstējos, man palika labāk, es izgāju ārā, es biju ļoti gudrs, es zinu, kas manīm notiekās un kā tas viss būs, kāpēc es lietoju, un es noticēju tam, kad es varu lietot atkal. Man teica, ka es nedrīkstu lietot vairāk, jo cilvēks, kas ir atkarīgs, viņš nedrīkst, ja viņš uzsāk lietot, viņš nevar apstāties atkal. Jo tā ir slimība. Tā nav bezatbildība, tā nav nolaidība, tā ir slimība. Līdzīgi kā citas hroniskas slimības, vai tas ir diabēts, kur cilvēkam visu laiku ir kaut kas jāšpicē insulīns, vai epilepsija, vai astma. Cilvēkam ir jānodrošina sevi ar pareizu, palīdzošu dzīvesveidu, kurš viņu atbalstīs viņu tādā skaidrajā dzīvē tagad. Jo alkoholiķim vai atkarīgam cilvēkam jau nav problēmas ar lietošanu, viņam problēmas dzīvot skaidrā, jo skaidrā viņš izjūt visas šīs emocijas, un tāpēc mums ir svarīgi viņas saprast. Es iznācu ārā, un es atsāku lietot. Neilgi pēc tā es atsāku lietot, un nekas tā īpaši nebija mainījies. Es biju ļoti gudrs, bet ar sapratni vien nepietiek, lai es savā dzīvē kaut ko mainītu. Man vajag darīt. Celties no rīta augšā un darīt tās lietas, kas ir jādara. Jāatcerās, kas es esmu un ka man var novest kas var novest mani atpakaļ tādās lietās. Neskatoties uz to visu, es izlēmu, man tāda ideja ienāca prātā, ka es varētu kļūt par pilotu. Un man tas ļoti interesēja, man tā doma, un es palūdzu vecākiem, vai viņi nevarētu mani atbalstīt tādā, ka es kļūstu par pilotu. Viņi piekrita un es aizbraucu uz Ameriku un nodzīvoju tur ilgu laiku, diezgan 2 gadus nodzīvoju Amerikā un turpināju lietot dzert, bet ļoti mēreni, ļoti kontrolējami, jo es tagad šit kā visu varu sakārtot, tas esmu foršs džeks un visu varu izdarīt, un tad es būšu pilots un labāk. Bet, protams, manā dzīvē izmainījās, jo es neturpināju mācīties. Ja es nemācījos skolā, es nemācījos arī šeit. Un tā arī atbraucu mājās, nepabeidzot ne pilotu skolu, neko. Un es biju kopā ar vienu citu draudzeni savu tajā laikā, un viņi mani pameta, ka es atbraucu mājā, jo es pārāk daudz lietoju. Un es jūtos atkal pamests. Es jūtos pamests, un es gribēju taisīt pašnāvību. Un es mēģināju, un man pat sanāca tādā ziņā, ka man apstājās sirds un man bija kliniskā nāve. Pieceļoties no komas, kurā es nogulēju 36 stundas, es gāju ārā, man īsti nekas domāšanā neizmainījās. Citreiz saka, ka jā, vajag kaut kādus trakus gadījumus. Vajag, bet arī tie gadījumi var nepienākt un nebūt pietiekami traki manā uztverē. Un es vienalga turpinu lietot. Es turpināju lietot, un pēc tos 3 gadus es pat neatceros no dzīves, jo viņi kaut kur ir ārā. Paiet kaut kādam laikam, man nācās atkal ieiet rehabilitācijā, kurā es iegāju, pārstējos, es iznācu ārā, un es paliku skaidrā pēc viņas 9 mēnešus. Es satikos savu sievu tagadējo arī. Mēs palikām skaidrā 9 mēnešus, kuros es atkal tik līdz es esmu skaidrā, es varēju darīt, es biju ļoti, man galva strādā, es varēju mācīties, es izmācījos pa pilotu, es pabeidzu pilotu lietu un es kļuvu pa komercpilotu. 9 mēnešu laikā es pabeidzu visas tās darīšanas, kuras man bija jāpabeidz, lai es kļūtu par pilotu. Pēc 9 mēnešiem es domāju, man jau visi saka, ka jāsakārto tās lietas, tev jābūt darbam un tur ģimene un visu. Un viņas visas bija tajā laikā, kad es sakārtoju to dzīvi, biju, es esmu skaidrā. Es domāju, es varu iedzert. Un interesanti, vai kā es iedzēru, un atkal es vakarā biju pilnīgi piedzēries un es atkal no tās dienas dzēru katru dienu. Tas parāda to, ka, lai cik es arī būtu skaidrā, es nedrīkstu dzert vispār, jo tik līdz es sāku dzert, es nevaru apstāties. Un es nokļuvu
es ar to visu dzeršanu pašu nokļuvu aviokompānijā pa pilotu, es sāku strādāt, bet man izmet ārā, jo es sāku lietot narkotikas, pārdozēju, man atkal bija problēmas, un es aizgāju citā aviokompānijā, man atkal izmet ārā, un man atkal bija tās problēmas, un es nepārtraukti visu laiku cīnos starp sakārtot savu dzīvi un lietot to, ko es lietoju. Un kamēr es lietoju, es nespēju sakārtot. Līdzīgi, ja es bieži dzēru, es nespēju koncentrēties, es nespēju izgulēties, bet tas ir tas, ko es patiesībā gribu. Jo patiesībā es gribu mieru, bet es iegūstu nemieru beigās. Es gribu būt pieņemts, bet es jūtos atraidīts. Un šīs visas lietas, tas alkohols ir tik mānīgs vai narkotikas, viņas tik mānīgs, ka viņš ieiet, un es gūstu tikai tā mirkļa mieru. Un ka mani izmet no aviokompānijām, bija nostrādājis apmēram 4 gadus plus mīnus, es atnācu mājās, man ir 3 bērni kopā vecākiem, 19, abiem jaunākiem ir 9 un 8 gadi dotajā mirklī. Un es visu laiku mēģināju kaut kā tikt atpakaļ labajā dzīvē vai sakārtot lietas skolā vai darbā vai kaut kur tā, bet es nekad nemēģināju atmest dzeršanu to, kas man patiesībā sagādāja vislielākās problēmas. Un kaut kādam laikam ejot, es vilkās tik tālu iekšā, kad es atsāku lietot tur narkotikas ar vienu savu draugu, un viņš vienā dienā atnāca pie maniem cienās, un mēs pamodos pa nakti un skatos, un viņš bija nomiris, vienmēr sakot, viņš pārdozēja narkotikas. Un man bija ļoti liels šoks, un es nezināju, ko darīt, es domāju, ka es viņu nogalināju. Vēlāk izrādījās, ka tas tomēr tā nebija, bet man bija ļoti liels šoks par to situāciju. Un ko es nākšās 2 nedēļas es biju paslēpies, izolējies, nevienu negribēju redzēt, līdzīgi kā kaut kādā situācijā man bija kauns, bailes, satraukums, un es nezināju, ko darīt, un es izlēmu, ka kaut kas man jādara ar savu dzīvi, ar to dzeršanu un visām man lietošanu, un es iegāju, es atradu Taizemē atveseļošanās centru un aizbraucu uz Taizemi. Atbraucot mājās, es jau vairāk sapratu un vairāk gribēju. Es biju pieņēmis lēmumu vairāk nelietot. Un es nobiju skaidrā 5 mēnešus. Bet 5 mēnešu laikā es neuzsāku darīt to, kas man bija jādara. Es nesakārtoju dzīves. Mana dzīve vēl joprojām bija haosā. Man attiecības bija izjukušas. Man nebija īsti darba, viņi bija dažādi kaut kādi, es tur strādāju pa pavāru, pa masieri, es mēģināju kaut ko ķerstīt, bet man bija ļoti bail uzsākt kaut ko nopietnu, jo es neticēju saviem spēkiem, ka es to varu. Un pēc 5 mēnešiem nav nekāds brīnums, kad es atsāku lietot atkal. Es sāku lietot narkotikas, alkoholu un es iegāju tādā uzreiz virpulī, kurā es atkal netieku ārā. Tiklīdz es uzsāku dzert, es netieku ārā. Pagāja 3 mēnešus, palietoju un es izgāju. Es sapratu, ka es vairs nevaru, man jābrauc atpakaļ uz Taizemi, man jāturpina savs ceļš, vai arī es nomiršu. Un es aizbraucu atpakaļ uz Taizemi, es šoreiz jau biju saņēmies un domāju, ok, ko es nezinu vēl par šo dzīvi. Es gribu būt laimīgs, pieņemt, saprast citus un mēģināt arī pieņemt to pasauli, kāda viņi ir. Un man pēdējā reizē es atbraucu mājās, jau vairs es neskrēju krosu, kā es iepriekš domāju, kas ir atveseļošanās. Es eju veselīgi dzīvoju, es skrienu, es būšu fiziski spēcīgs, tur emocionāli, es meditēju un visādas tādas lietas, bet man tas ar to nepietika iepriekšējā reizē.
Līdz ar to es tagad gāju un prasīju palīdzību. Līdz ar es iznācu ārā un es pateicu, ka es nezinu, ko īsti darīt. Man vajag palīdzību. Es aizgāju es sāku kontaktēties ar citiem cilvēkiem, kas atveseļojās. Man lēnām sāka pazust arī cilvēki, ar ko es iepriekš lietoju. Mana dzīve sāka iet uz augšu, man nokārtojās attiecības. Es katru dienu sāku strādāt ar sevi. Ko tas nozīmē? Es rakstu, kā es jūtos, es rakstu, kas ar maniem notiek. Līdzīgi kā dienas grāmatas. Ļoti, ļoti vērtīgi katram priekš varbūt jums arī rakstīt dienas grāmatu, ja jums tas ir interesanti. Lai vai kā, varbūt tu iedzeri kaut kad, varbūt tu pīpē kaut ko, varbūt kaut kas, bet droši raksti par to, kas manā dzīvē notiek. Tas ļoti, ļoti palīdz un kā es jūtos. Tas palīdzēs tev izprast kaut kādas lietas. Un ar tām lietām, ko tu bieži vien raksti, tu vari droši iet pie kāda varbūt speciālista vai kāda pieaugušā, kurš varētu tevi uzklausīt un nenosodīt par to, kā tu jūties, un pat dažreiz necenstos mainīt neko, jo varbūt, ka tikai tas, ka tu ieraudzīsi kaut kādas lietas, palīdzēs jau tev izprast sevi vairāk. Jo līdzīgi kā, ja es atvedu mašīnu, ja es ieraugu mašīnu, es nevaru piedarbināt mašīnu, tad viņa ir salūzusi. Un ja es nezinu, kas viņai pavainos, viņa nemaz nevar salabot. Līdz ar to, tāpēc mēs vedam pie speciālistiem, kas pateiks, ko es tā darīju, man tur nesanāca, un man kaut kas nav kārtībā. Līdz ar to tie speciālisti var palīdzēt tev izprast vairāk, uzdodot varbūt kādu jautājumu, varbūt kaut kādai savām zināšanām, izprast vairāk tev, kas ar tevi notiekās. Ja tev gadījumā ir kaut kādas lietas, kas tev sāp. Un tas palīdz virzīties uz priekšu. Skaidrs, jo tas tavā dzīvē noderēs vislabāk, kad tu sapratīsi pats sevi. Tas palīdzēs tev, tavai ģimenei, taviem radiniekiem, taviem draugiem, pilnīgi visiem cilvēkiem apkārt. Tu zināsi, ko tu vairāk vēlies, ko tu nevēlies un kā tas ietekmē tevi. Līdz ar to arī es sāku katru dienu strādāt ļoti aktīvi pats ar sevi, un es zināju, ka es nevaru turpināt. Es domāju, ko lai dzīvē dara. Es varētu strādāt un tās lietas darīt, ko lai es īsti daru, bet lai es atkal nesāku dzert. Un es sapratu, ka es nevaru lidot, es nevaru strādāt kā pilots, tāpēc, ka tas dzīvesveids neatbalsta manu dzīvesveidu, kurš savukārt varētu atbalstīt manu skaidrību. Es izvēlējos skaidrību, nevis risku to, kad es varu atkal atsākt dzert. Jo es gribu dzīvot, es gribu ģimeni, es gribu būt mājās, man bērni. Es vēlos arī atbalstīt citus, un tas arī man ienāca prātā, un es sapratu tādu vēlmi palīdzēt citiem cilvēkiem izkļūt ārā no šīs atkarības, vai kuri ir ceļā, varbūt to pat nemanot. Un es sāku strādāt ar jauniešiem, tāds kāds visdrīzāk tu esi, kuri ir ceļā, varbūt ir apmulsuši, varbūt ir kaut kādi citi iemesli, kāpēc varbūt viņi iedzer, varbūt viņi nemaz nedzer, varbūt tik daudz, bet viņi grib par to parunāt, jo ļoti svarīgi, lai tev kā jaunietim ir kāds pieaugušais, ar kuru parunāt par atkarību. Un svarīgi ir, ka viņš klausās tanī, ko tu viņam saki, un tu dzirdi, ko viņš tev saka. Un mēģini, un atceries, ka pēc tām sarunām vislabāk kā noteikt to, vai tev ir laba saruna, ka tu pēc sarunas, kad tu esi izteicies un kad tu esi uzklausījis, tu esi mierīgs. Tevī ir miers un drošība. Meklē cilvēku, ar kuru tevi droši parunāties. Dažreiz tie ir vecāki, dažreiz tie ir skolotāji, dažreiz tie ir kādi citi speciālisti, vai jebkurš cilvēks, kas tev var uzklausīt un pēc kura tu jūties mierīgāks un varbūt tu nevēlies darīt nekādas citas lietas, kas varētu kaitēt tev vai citiem. Lūk, un es tā arī sāku palīdzēt citiem, un mēs arī izveidojām, un es strādāju arī ar pieaugušiem cilvēkiem, kas jau ir nonākuši tādās situācijās, kā es pats biju nonācis,
diezgan ar tādām smagās situācijas, kas varbūt ir jau oficiāli pēc pēdējās stadijas, bet es esmu redzējis cilvēks arī, kuri no bezpajumtniekiem nonāk ļoti pieceļās kājās un iznāk ārā, un viss ir gala beigās sāk dzīvot tādu, kādu viņi vēlās. Un tas ir ļoti patīkami redzēt tos cilvēkus, un es domāju, tas arī iedvesmo mani, un man liekas, ka tas iedvesmo jebkuru cilvēku apkārt, ka mēs redzam, ka mēs pārvaram grūtības. Jo gala beigās viss, ko mēs dzīvē esam sasnieguši, un par ko mēs lepojamies par sevīm, ir tas, ka mēs izgājam kaut kam grūtībām cauri kaut kādām. Ja es esmu uzrakstījis eksāmenu, es priecājos, un es dabūnu labu atzīmi, es par viņu priecājos, tāpēc, ka tas bija grūti, un es esmu lepns par sevi. Un tāpēc leposimies viens ar otru arī, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs justos droši, pieņemt un mīloši, un tad ļoti dziļas sajūtas izjust, tāda stabilitāte. Labi, es tagad, kā jau es solīju, es gribētu pieiešu pie tāfeles, man aizmugurē tāfeles, es uzrakstīšu tev, nevis uzrakstīšu, bet uzdošu tā kā jautājumus un izstāstīšu, kā tu vari paskatīties uz kaut kādiem saviem, negribu teikt vienmēr lietošanas paradumiem, bet tu vari paskatīties uz kaut kādu lietu, kas tev, nevisai, varbūt tā ir kompjūtera kaut kāda atkarība, varbūt TikToks, tu visu laiku tur svaipo to TikTok, varbūt vēl kaut kādas lietas, kas tev neīpaši patīk, ko tu dari, bet tu īsti tā apstāties, tā kā nevari, un vai arī tu liec kaut kādus rāmjus un bailes tev varbūt ir, bet man tev nesanāk. Tu vari apskatīties, kā tad tas tavu dzīvi ietekmē un varbūt kaut kā pamotivēt, kaut ko sākt pamainīt. Es uzrakstīšu uz tāfeles, un es pastāstīšu, tu vari rakstīt līdzi, tu vari paņemt tagad lapiņu mierīgi, ja tev ir kaut kur blakām lapiņu, droši paņem lapiņu vai burtnīcu, vienalga ko. Un ko tu dari? Tu to lapiņas augšā pašā uzrakstīja to, par ko tu tagad runāsi. Piemēram, ja tas ir alkohols, tu raksti alkohols. Alkohols, ja? Dzeršana, piemēram. Vai tā ir kaut kādi veipi, vai tā ir tie paši TikToki, vienalga. Bet pamēģini apskatīties tā godīgi, pasties pret tev. Varbūt vecāki nav blakām, izdzen viņus ārā, un lai tu vari godīgi uzrakstīt priekš sevīm. Jo vecākiem mēs nevienmēr no vecākiem slēpjam visu un vienalga izdzenam viņus ārā. Līdz ar to, lai mēs varam būt pilnīgi godīgi paši pret sevi. Un joprojām ir bailes. Un bieži vien ir, ja es uzrakstīšu, viņi pat ieraudzīs. Tāpēc mēģinām nebaidīties. Nevis nebaidīties, bet būt drosmīgi un darīt pa spīti bailēm. Sadalām viņu 4 daļās to lapu. Tātad 4 daļās. Kā tu redzi, augšā ir uzrakstīta problēma, varbūt tas ir TikToks, varbūt alkohols, varbūt kaut kas vēl. Un ir 4 daļās lapa. Šeit uzrakstam, principā tas ļoti vienkārši. Uzrakstam plusi un mīnusi. Otrā pusē šeit, kā redzi, ir plusi un šeit ir mīnusi. Šeit pirmā kvadrāta maliņā pa slīpo uzrakstam īstermiņa. Īstermiņa. Man ir slikts rokraksts, tā kā noteikti, ka tev ir labāks. Īstermiņa un apakšā ilgtermiņa. Ilgtermiņa. Tātad 4 daļās problēma, plusi, mīnusi, un plusus un mīnusus mēs darām divās daļās. Īstermiņa un ilgtermiņa. Tātad, ko es gribu pateikt ar īstermiņu un ilgtermiņa? Īstermiņš ir viens vakars. Ja tā ir alkohols, tas ir viens vakars. Tagad, šodien tas notiek. Es iedzeru vai es sēžu tajā TikTokā, tagad tikai. Kāds tas ir īstermiņa plus? Un
ilgtermiņa ir viss, kas notiek pēc mēneša, pēc 2, pēc gada varbūt, vai kaut kā tā. Iespējams, ka tu neesi 15 gadus, tēt, visdrīzāk neesi 15 gadus kaut kādā tur problēmā sēdējis, bet tu jau vari redzēt to tendenci. Jo, kad mēs runājam par atkarību, viņa vienmēr ir progresējoša. Nav tā, ka mēs iedzersim, kad es dzeru, un pēc 10 gadiem es pārstāju dzert, es nedzeru, un es varu atkal atsākt normāli dzert. Nē, es nonāku tur patās, tanī pašās stadijā. Un tagad mēs pastīsimies, varbūt kādam ir jāzert spēles, vai es nezinu, es tur pērku kaut kāds biļetes vai kaut ko tur spēlē. Tagad uzdodam jautājumu. Es runāšu tomēr par alkoholu, bet tu vari padomāt arī par citām lietām, par ko tu domā. Tātad alkohols. Kādi ir plusi īstermiņā, kad mēs dzeram, kad mēs lietojam alkoholu? Cilvēki vispār ļoti daudz, viņiem nepatīk, tīpaši pieaugušiem runāt, kādi tad ir plusi, kad mēs runājam jauniešiem, kādi plusi. Ir kaut kādi plusi, kā es savā stāstīju, kad ir kaut kādi plusi, kāpēc mēs lietojam. Ja mēs nebūtu plusus, mēs nelietotu. Ir ļoti grūti atrast kaut kādas lietas, kurai mēs neredzam plusus. Vai īstermiņu, vai ilgtermiņu. Mēs vienalga darām lietas tāpēc, kad mēs redzam kaut ko pozitīvu tanī. Un tagad uzdod jautājumu par sevi, kad es lietoju īstermiņā, tanī vakarā, vai pēc tās glāzītes, vai pēc tā laika, kas tad man ir tas, kas man patīk? Kā es jūtos? Jautri, droši vien jautri. Es tādus vidējos izņemšu tādus, ko parasti cilvēki jautri. Es jūtu enerģiju. Es jūtu enerģiju. Es palieku komunikablāks. Es palieku, kāds vēl es palieku? Iespējams, ka miers, jo man ir satraukums par kaut ko. Es nomierinos. Miers. Man bija vienmēr, kad es nelietoju, man ļoti daudz galvas staigā, griežās, domā par to, citu kaut kādām visām lietām. Tiklīdz es iedzeru, mana galva apklust. Tas man bija tāds teiciens. Man apklust galva, kad es nedzeru. Vēl miers. Kas vēl varētu būt? Jautrība, enerģija, komunikabls miers. Es esmu drošāks. Par šito gan cilvēki bieži vien arī pieaugušie, vai ne? Drošība. Pieaugušie saka, drosmē ir jāiedzer. Patiesībā cilvēki nekļūst drosmīgāki, viņi kļūst bezbailīgāki. Bailes noņemās nost. Alkohols ir depresants, viņš nospiež bailes, viņš nospiež kauna sajūtu, viņš nospiež nepārliecinātību, bet viņš nenoņem agresiju un dusmas. Tā ir, principā, vienīgā narkotika pasaulē, no kā cilvēki tikai tā reibumā ir agresīvi. Drošība, jautrība, enerģija, komunikabls miers, atvērtība. Mēs varam atvērtāk runāt, nezinu, seja meiteni vai puisi satikties, un es iedzeru, un es uzreiz palieku tāds, jūtos spēcīgāks un atvērtāks, tāds tā kā atklātība, jā. Ok, man pietiks, vari tu rakstīt vēl savus kaut kādus. Šīs visas lietas ir burvīgas lietas. Šīs lietas visi, ko mēs vēlamies, lai viņas ir. Un kurš negrib būt jauns, jautrs, enerģisks, komunikabls, tad pašā laikā kaut kāds mierīgāks, nosvērtāks, drošībā, atvērtāks, spēcīgs, atklāts. Visi grib tādi būt. Un tas ir tas, ko arī vēlās citi no mums. Un, ja mēs tādi neesam, mēs jūtamies nepareizi. Līdz ar to tas ir labs iemesls, kāpēc iedzert, vai ne?
Iesim tālāk, skatīsimies tālāk, un tev redzēs, kas beigās sanāk. Aizējam tālāk uz plusiem, uz ilgtermiņu plusiem. Padomā pusminūti. Minūte, kādi ir plusi ilgtermiņā, kad tu dzer, piemēram, vai kāds, tu esi redzējis, dzer nedēļu, 2 mēnesi, gadu. Ļoti reti es esmu dzirdējis par to, kādi ir plusi ilgtermiņā. Ir viena lieta, viss, ko tu iespējams tagad saki, varbūt kā ir jautri ilgtermiņā. Nē, tas ir jautri tikai tad, kad es iedzeru. Es ilgtermiņā agri vai vēlu, tik līdz es iedzeru, bet tad, kad es tagad esmu ilgāku laiku, un tad es noskaidroju, kāds ir plus nekāds. Viena lieta ir, ko citi saka, un tā ir sociālā vide. Tātad man ir draugi, kuri dzer, un man saglabājās tie paši draugi. Un tas ir slasts, kurā mēs iesprūstam, jo mēs to vidi visu laiku nostiprinām, to vidi, kurā viņi dzer. Un viņi mums citu draugu, mēs arvien vairāk nostiprinām to slikto vidi, to nepalīdzošo vidi, un līdz ar to tā pārējos mēs atstumjam malā tos, kuri mums patiešām varētu palīdzēt dzīvē, izveidot attiecības dzīvē, palīdzēt izglītībā, dzīvē palīdzēt ar darbu, dzīvē palīdzēt ar kaut kādām atbildībām, par ko mēs būtu lepni par seviem. Bet dažreiz te ir sociālā vide. Jā, tātad ir sociālā vide. Vairāk īsti, viņš diezgan tukšs, varbūt kādu var atrast, ir ok, forši, bet katrā ziņā tas ir tas, kas pārsvarā izfiltrējās ārā. Paskatāmies tālāk uz mīnusiem. Īstermiņa mīnusi. Kādi ir mīnusi tanī vakarā? Padomājam, kādi ir mīnusi tanī vakarā, kad es esmu iedzējis. Varbūt, kad es jau esmu, varbūt slikta duša kādam, ka pa daudz jau ierauju. Slikta duša. Varbūt, kas vēl var būt? Naudu es iztērējis, bet naudu es arī iztērēju tāpatās, ja es arī nedzeru. Savā ziņā jau slikta duša arī var būt tāpatās, ja es nedzeru. Bieži vien, kas vēl ir par tiem plusiem, šādus plusus vienlaicīgi, it kā jau es varu būt atklāts, bet tas prasa drosmi, vai ne? Viss šitās lietas var būt arī bez tās lietas, bez tā alkohola, bet viņas reizē dabūt un uzreiz bez piepūles ir grūti dabūt, un tāpēc tas ir vilinoši. Slikta duša, vēl kaut kādas lietas. Pierakst sev kaut kādas, un ir kaut kādi mazie mīnusiņi, kad tur samelojas, vainas apziņa varbūt, bet tas vairāk ilgtermiņā. Un tālāk ir, kad tu esi uzrakstījis to, pasties uz to, kādi ir mīnusi ilgtermiņā. Tagad tu esi iespējams, kad lietojas, tiktu kā nosēdējis jau tur, nezinu, jau skaties telefonā pēdējā mēneša laikā, tev ir 700 stundas nosēdēs TikTokā, es nezinu, cik ir mēnesis stundas, bet jau pēdējiem ļoti daudz. Un kā tava, kāds pluss ir? Arī TikTokā ir diezgan droši un forši un interesanti un viss. Bet kāds ir mīnus ilgtermiņā, ka es tās visas lietas daru? Iespējams, man sāk šķobīties attiecības ģimenē. Attiecības. Varbūt tev sāk šķobīties skola, mājas darbi. Varbūt kaut kāda naudiņa, tur varbūt kaut kādā veidā arī nauda, finanses nauda. Mazāk paliek. Kas vēl? Veselība. Veselība. Attiecības.
Ja kas divas lietas dēļ, kā cilvēki pārsvarā sāka lietot vai vienalga ko atkarīgi, ka mēs sākam lietot, lai remdētu sāpes, kā jau es teicu. Un uz divas lietas pašas būtiskākās, ko tavā dzīvē, ko visvairāk sargā un kas tevi atbalstīs, tās ir attiecības ar cilvēkiem. Ja tev būs labas attiecības ar cilvēkiem, vairāk vai mazāk, tad tu vienmēr būsi drošībā. Tu vienmēr varēsi virzīties uz priekšu, tu nejutīsies vientuļš. Attiecības ar sevi pašu un ar cilvēkiem apkārt. Un finansiālais stāvoklis. Tās ir divas lietas, dēļ kā bieži vien atsāk cilvēki dzert vai lietot vai kaut ko tam līdzīgu. Attiecības, skola, nauda, veselība man vairs neusticās. Mums vairs nevar paļauties. Mēs sākam melot. Mūsu kaut kāda ētika, morāle, sāk šobīties. Mēs sākam melot. Mēs sākam melot cilvēkiem, kas attiecības bojā. Skola, nauda, skola, vai varbūt kāds strādā darbs arī. Es kavēju darbu, es nevaru izgulēties, es jūtos slikti. Bet es it kā vēl visu kontrolēju. Un tas interesantākais ir tas, ja tu tādi paskaties tā vienkārši. Redzi, cilvēki meklē jautrību, enerģiju, viņi ir komunikablāki, mierīgāk, atklātāk, spēcīgāk, atvērtāk, drošāk. Šo visu mēs dzeram vai lietojam, lai iegūtu šo. Bet ko mēs beigās pēc mēneša 2 iegūstam? Pēc gada. Šo mēs iegūstam. Pasliktināts attiecības skolā, darbā, nauda, veselība. Mūs vairs neusticās. Īstermiņā mēs tiecamies pēc jautrības un dabūnam pilnīgi kaut ko pretējo. Mēs tiecamies pēc drošības un iegūstam trauksmi. Mēs mēģinam būt atvērti, bet mēs sākam noslēgties un melot. Mēs visu laiku ejam pēc viena un ilgtermiņā pēc pilnīgi kaut kā cita. Kāpēc tas tā notiek? Un mēs sākam ziedot visas galvenās vērtības, kas ir mūsu dzīvē, attiecības, skola, darbs, nauda, veselība. Tas ir tas, ko mēs visvairāk dzīvē vēlamies, lai mēs būtu stabili, veselīgi, forši cilvēki, un mēs ziedojam tikai dēļ tā, lai mirkli uz vienu vakaru būtu jautri, drošībā, enerģijas un tās pašas visas lietas, ko mēs te pierakstījām iepriekš. Mēs ziedojam savas dzīves lielākās vērtības pret mirkļa momentu. Mēs bieži vien runājam, varbūt jūs esat dzirdējuši par atkarību par dopamīnu un par laimes hormoniem un tur visām tām lietām. Dopamīns ir interesanta lieta, viņš ir motivāciju veido. Un mēs lietojot tās lietas, interesanti tas, ka viņš motivē darboties, iet uz priekšu, dzīties pakaļ laimei. Bet kas ir pats trakākais? Ka viņš pašu laimi nesniedz. Un iedomājieties, ir cilvēks, kas skrien pēc kaut kā un nezina kā, bet viņš nekad viņu nevar iegūt. Viņš skrien, viņš nogurst. Viņš sabojās veselību, viņš aizvērsīsies no visiem projām, viņš vienkārši skries kaut kur, bet viņš nekad viņu nevarēs iegūt. Līdz ar to tas dopamīns mums ir bišķiņ tā glorificēts un pārvērtēts manā galvā. Viņš ir ļoti labi uzsākot lietas, bet jebkuru lietu turpinot, mums ir vajadzīga disciplīna, mums ir vajadzīgas daudz kas vairāk. Un ko mēs darām? Mēs iegūstam šito, ja mēs dzeramies šodienai pakaļ. Kas ir baigi būtiskā lieta, ko es vēl varētu piemitināt? Kāpēc tas tā notiek? Ja es jau uzdotu jautājumu,
Ko meitenes varbūt, kas vēlas veselīgi dzīvot? Ko tu ēdīsi pēc 2 nedēļām trešdienu vakarā? Un kad tu tā mierīgi varētu uztaisīt sev vakariņas pēc 2 nedēļām. Iespējams, sāku domāt, kaut ko veselīgu, kaut kādas salātiņas uztaisīt, varbūt kādam sushi garšo, kaut ko tādu veselību, augļus vai tādas lietas. Un kad bieži vien, ka prasa, ko tu tagad ēstu? Tieši tagad. Un tad es gan gribētu pierīties, kādu picu, kolu, kādu burgeru apēst. Un šis ir moments, kas ir vienmēr mūsu šī brīža īstermiņa lēmumi ir balstīti emocijās. Es gribu ēst tagad un visu, un es gribu, ko es gribu? Es gribu šo dopamīnu, es gribu to iegūt, to motivāciju un to visu, to kārtīgi pierīties. Bet, kad es domāju ilgtermiņā racionāli, tad mēs sakārtosim to visas lietas, bet tagad pagaidām miers. Tāpēc daudz cilvēki uzsāk kaut kādas lietas, darīt no nākamās nedēļas, no pirmdienas, no jaunā gada. Droši vien, ka tu esi dzirdējis, vai ne? Un pats varbūt esi mēģinājis. Tad jau rītdienu sāksim, un tad šodien vēl ne, tā rītdiena. Kāda jēga šodien? Un tas ir tipiski atkarīgā cilvēka. Viņš ir tikai tanī iekšā. Viņš redz nākotni, viņš redz citreiz kaut kādu, citreiz jau beigās neredz. Bet viņš tiklīdz kaut kas iešaujās labs galvā, viņš notušē to ar kaut kādām šī brīža emocijām, tikai lai neskatītos. Jo, ja man ir sabojāts attiecības skolā parādi, man ir problēmas varbūt kaut kādi citi parādi, man ir problēmas ar veselību. Kad es ieraugu to, kas man būs jāizdara, lai es atgūtu normālo stāvokli un kā es gribētu, lai ir manā dzīvē, baigi smagais ceļš jāiet. Priekš manīm tas tā bija. Man joprojām nav tiesību, es drīkstu lidot lidmašīnu, bet es nedrīkstu braukt ar mašīnu. Man nav tiesību uz 9 gadiem atņēma. Un tiesības. Kad man atņēma, es biju šokā. Kā 9 gadi? 9 gadi tas ir praktiski nereāli. Tā ir iespējams, ka kāda jūsu pusdzīve vai pat vairāk. Un šogad novembrī es drīkstēšu viņus jau sākt likt un saņemt. Dzīvē iet uz priekšu. To, vai jūs ticat man vai nē, to jau jūs varat man neticēt, jūs paši redzēsiet. Un es neceru baigi, kad jūs visu paņemsiet un sapratīsiet un kaut ko tādu, ko es gribu jums vairāk nodot. Ar visām šīm lietām un viss tas mans stāsts šodien, tā nav doma tāda, ka viss ir slikti vai viss ir kaut kā, kad baigi jāfokusējas, kaut kas baigi jāmaina man dzīvē vai kaut kas tāds. Esat modri, jums ir apkārt cilvēki. Mēs esam vide, kurā mēs dzīvojam, jūs kā jaunieši un arī es, mēs esam viens otra vides sastāvdaļa. Un ja mēs tā skatāmies, kad jūs varētu to saprast, mēs esam vides, katrs no mums ir kāda cita cilvēka vides, cita cilvēka paplašinājums. Mēs palīdzam viens otram, mēs virzamies uz priekšu, kā mēs mākam, un mēs mēģinam izdzīvot šī pasaulē, un mums katram ir kaut kas sāpīgs, un mums ir grūti un bailīgi izteikt to, kā mēs jūtamies, to, kādi mēs esam, un kas mums patiesībā sāp. Un es gribu iedrošināt, būt pašiem, būt autentiskiem tādā ziņā, ka paņemt, es vēlreiz saku, atgādinu, paņemt kaut kādas šādas lietas, kaut vai vienkārši šāda lieta, paraksti savā dzīvē uz papīra, liec uz papīra visu, kas tev ir. Paslēp to, ja tev ir bail, ka kāds atradīs. Liec uz papīra to, kā tu gribi, ne tikai kā tu gribi, bet to, kas tev pietrūks, varbūt kādas vajadzības, varbūt kaut kādas vēl lietas, kā tu jūties. Un ņem un nes pie cilvēkiem, aiznes kādam cilvēkam, kuram tu uzticies.
iesaku tev atrast kādu cilvēku vienu tavā dzīvē, kuram tu uzticies uz 100%. Tad tu būsi laimīgākais cilvēks, ja tas ir tavā ģimenē, bet var arī būt ārpus ģimenes un veidot attiecības cilvēkiem, jo tu vairāk uzticēsies cilvēkiem, jo vairāk uzticēsies tev cilvēki. Un tas būs ļoti, ļoti palīdzoši tev. Un tās atkarības visas, viņas tevi nebiedēs tik traki. Nevis nebiedēs tik traki, bet viņas tevi nevarēs ievilkt, tāpēc, ka tu būsi modrs, tev būs kaut kāds pamats pie kājām, pie kā tu turies. Tas esi tu pats. Jo mēs varam, tas ir tas, kas var mums vairāk palīdzēt. Un runājiet ar vecākiem, prasiet, jums neliekās kaut kas viņiem pareizi ir, tad prasiet vēl kādam. Runājiet ar cilvēkiem, kuri zina, ko viņi dara. Stāstiet par sevi un klausieties citos. Tā kā dzīve ir skaista, dzīve nav domāta, lai analizētu visu mūžu sevi. Es esmu tanīs lamatā iekritis savā ziņā, es visu laiku analizēju. Bet katrā ziņā dzīve domāta dzīvošanai. Izbaudiet viņu, bet nenodariet to pāri šādā veidā sev paši. Nenodariet sev pāri, jo attiecības ar citiem cilvēkiem, tas ir tas, ko var izveidot, un tas ir tas, kas jums visu dzīvi ies līdzi. Un attiecības sevi. Mīliet sevi, mīliet savas ģimenes un mīliet sevi pašu. Paldies!